Ir otrdiena, 30. jūlijas 5. spēļu diena Parīzes vasaras olimpiskajās spēlēs, un es beidzot ieturēju tādu nelielu pauzi, tāpēc, jo bija tik daudz tās negatīvās ziņas, un beidzot mēs gribam kaut ko pozitīvu, un tās pozitīvās ziņas beidzot sāk nākt šajā te 5. dienā, un sāksim ar pašu patīkamāko mūsu vienu no medaļu tādām cerībām. Latvijas 3-3 basketbolu izlase šodien uzvarēja skaisti Lietuvu. Praktiski ideālā spēlē ar 21-14 dominējot no pirmās minūtes līdz pēdējai. Bija tik patīkami redzēt komandu, kas ir koncentrēta, kas dara pareizas lietas, kas ir tiešām nopietni gatavojusies turnīram un spēja parādīt laukumā savu maksimumu. Bija aizraujoši redzēt tās ekstra piespēles, to vienu papildus piespēli atrodot vēl kādu no saviem partneriem vēl labākā situācijā, kā to izdarīja mūsu vīri. Šodien tiešām bravo mūsu četrniekam, bravo trenerim Raimondam Feldmanim, lieliski pastrādāts. Tā ir pirmā no 7 spēlēm grupu turnīrā. 8 komandas tikai piedalās Olimpiskajās spēlēs 3-3 basketbolā vīriešiem, un pirmajā fāzē grupu turnīrā visas izspēlē viena apļu turnīru katru ar katru, tad mēs tiksimies ar pilnīgi visām komandām. Tas ir diezgan unikāla tāda formula, un te arī reāli varēs noskaidrot pašus labākos. Nu, te būtu ideāli iekļūt labāko divniekā. Tālākai turnīra attīstībai starp labākajām 2 komandām pēc šīm te 7 aizvadītajām spēlēm, tad tās medaļu cīņas jau varētu mēs sākt no izdevīgākas pozīcijas. Bet pilnīgi noteikti pozitīvi, cik gatavi bija puiši, kā viņi spēja lietuviešiem uzspiest savu spēli, un Lietuva bija absolūti demoralizēta šajā te mačā, un mūsējie burtiski sagrāva, var teikt. Mēs labi uzbrukām no visām distancēm, patika, kā mēs gājām cauri, cik agresīvi, tās ekstra piespēles atrodot brīvo partneri, kā jau teicu. Tas bija skaists basketbols, tāds baudījums, tādas patīkams izjūtas mūsu līdzjutēju sirdīm. Ja mēs tomēr skatāmies, cik smagnējas bija šīs te pirmās 4 dienas. Tāpat arī mūsu BMX freestyle pārstāvis šodien kvalificējās fināla sacensībām, iekļuva labāko 9. kā noslēdzošais atlēts, un rīt bez 15:4, tātad trešdienas pēcpusdienā bez 15:4, mūsu pārstāvis arī tātad tiks iespējā dalīt medaļas. Vai tas ir iespējams, grūti teikt. Šodien viņš knapi līdz ar matu galiņiem iekļuva kā noslēdzošais 9. šajās fināla sacensībās, bet tā ir viņa debija, un bravo Ventspilniekam, kurš spēja sasniegt šo te mērķi, un redzēsim, vai uz kaut ko vairāk arī viņš būs spējīgs rīt. Tur būs iespējams jāriskē ārkārtīgi un jārāda pavisam sarežģīti triki, bet ir prieks, ka Ernests spēja sasniegt šo te rezultātu, iekļūt olimpisko spēju labāko 9. Tā ir laba vieta, un mēs ceram, ka varbūt arī olimpiskais 6. varētu viņam būt iespējams finālos, bet lai arī kā būtu, olimpiskajā debijā lielisks skaists ceļš noiets Ernestam, un bravo, ka viņš spēja parādīt savu tātad labāko sniegumu lielākajās mūža sacensībās 25 gadu vecumā. Tas par BMX riteņbraukšanu, bet mums, protams, arī jāatgriežās atpakaļ pie tā, ko mēs vēl neesam pārunājuši kopā ar jums, cienījamie skatītāji, arī pie tiem pirmdienas negatīvajiem notikumiem. Protams, lielākais no tiem bija mūsu neveiksme pludmales volejbolā sievietēm. Pirmās kārtas mačā mūsu Anastasija Samoilova kopā ar Tīnu Graudiņu diezgan pārliecinoši zaudēja negaidīti, turklāt Šveices pārim, un mūsējām tagad ir apakšgrupu turnīrā jau sākās būt vai nebūt spēles, jau sākot no 2. kārtas, kur jāspēlē būs pret Paragvajas pāri, to noteikti mēs vinnēsim. Tā vajadzētu būt. Tur tā
starpība klases līmenī ir diezgan ievērojama, un tad grupas turnīra izšķirošā spēle, ja mēs tagad uzvarētu 2 cīņas pēc kārtas, ļoti iespējams, ka varētu pat izcīnīt 1. vietu šajā te 4 komandu grupā. Tur tā sistēma ļoti komplicēta, bet ir iespējas arī pēc šī zaudējuma Šveicei vēl turpināt cīņas par medaļām, lai arī tas jau būs sarežģītāk. Meitenēm pludmales volejbolā nesanāca absolūti šī spēle. Pirmajā setā uzreiz, kā šveicietis sāka nokļūt vadībā ar tādu lielāku atrāvienu 3, 4, 5 punktu, tā arī viņas to turpināja visu seta garumā. Mūsējām neizdevās pietuvoties. Šveices pāris tiešām aizvadīja fenomenālu spēli, vienu no varbūt labākajām pēdējos gados. Viņām praktiski viss izdevās. Fantastiski daudz uzbrukumi, kur tika noslēgti ar sitieniem pa līnijām vai tuvu līnijai, un tur mūsējās izdarīja daudz aizsardzībā, ko varēja, nosedzot it kā brīvās zonas, bet, ja pretiniecis tik labi sit pa līnijām, tur nebija variantu tajā dienā. Esmu pārliecināts, ja vēl 10 reizes spēlētu mūsu meitenes pret šveicietiem, nebūtu tā, ka šveicietis uzvarētu šīs te visas cīņas. Viņas vienkārši nospēlēja savu labāko spēli, savukārt mūsējās nē, un šeit gan ir ļoti būtiski, lai psiholoģiski mūsu meitenes ļoti ievērojami pieliktu tagad, izietu pārliecinots pret Paragvaju, kas būs līmeņa zemā komanda, bet pašām ir jāsāk spēlēt, ko mūsu meitenes tomēr neizdarīja. Pret šveicietēm otrajā setā arī bija tāds deficīts, sākumā -3, -4 punkti, bet izdevās to seta jau pirmajā daļā tā kā neutralizēt, iziet līdzvērtīgās pozīcijās, bet vadībā, ja nekļūdos, mūsu komanda šajā spēlē tā arī nebija pilnīgi nevienu reizi, un tā tad zaudējums 2 setos, pārliecinošs zaudējums, bet meitenes, jūs varat noteikti, ticiet sev, līdzjutēji jums arī tic. Jā, nesanāca pirmā spēle, bet jūs esat pasaules elites pāris, un jūs noteikti varat nospēlēt tajā līmenī, kam jūs esat gatavojušās šos te 3 gadus kopš iepriekšējām olimpiskajām spēlēm. Atgādināšu, ka Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova ir Tokijas olimpisko spēļu 4. labākais pāris. Toreiz atcerieties, iekļuva pusfinālā, un pēc tam 2 sāpīgi zaudējumi pusfinālā un mačā par 3. vietu tie liedza dabūt medaļas mūsu pludmales volejbola lieliskajām meitenēm. Meitenes, jūs varat turaties un uz priekšu, tikai uz priekšu. Nav ko zaudēt, varat tikai iegūt, un lai viss sanāk nākamajās cīņās. Vēl par ko es gribu pateikt ir par mūsu kalnu riteņbraukšanas pārstāvi vidzemnieku Mārtiņu Blūmu. Viņam 17. vieta olimpiskajā debijā kalnu riteņbraukšanā. Noteikti tas nebija ideālais rezultāts, kuru viņš vēlējās. Jau no starta viņam neizdevās iegūt tās pozīcijas, kuras viņš gribēja. Līderi aizskrēja uz priekšu, un Mārtiņš nepiedalījās nekādā cīņā par labāko desmitnieku, par uzvaru vai par sešnieku. Tas nebija iespējams šajā dienā, acīm redzot, vai taktiska apsvēruma dēļ, vai sagatavotības dēļ. Mārtiņam tomēr bija cīņa par otro daļu no 36 dalībniekiem ilgu laiku. Tad Mārtiņš bija ap savu 17. vietu, viņš arī tika līdz 14. pozīcijai, bet pēc tam pašās beigās 17. vai 14. protams, nav īpaši liela starpība, bet ir iegūta pieredze. Ļoti žēl, ka varbūt Mārtiņš neiesaistījās šoreiz, it kā speciālisti runā, trase esot bijusi viņam diezgan ērta, bet atcerēsimies, ka Mārtiņš Plūms aptuveni pāris mēnešus pirms olimpiskajām spēlēm salauza vienai rokai mazo pirkstiņu, un līdz ar to šī te gatavošanās bija nedaudz samocīta pirms pašām olimpiskajām spēlēm, un šeit bija būtiski, lai Mārtiņš vispār aizbrauktu. Acīm redzot, kaut kas nesanāca līdz galam, un tātad 17. vieta, bet tā noteikti nav izgāšanās olimpiskajā debijā, un pozitīvi, ka Latvijā ir jauns sporta veids, kurā mēs esam debitējuši ar sekmīgu, labu, cienījamu
sniegumu, bet vispār šīs sacensības kalnu riteņbraukšanā bija absolūti fenomenālas, kur, jūs redzējāt, tie, kas skatījās, Lielbritānijas sportists Pitkoks, viņam saplīsa riteņa priekšējā riepa pirms viena no apļa beigām, pirms pašas tehniskās zonas. Viņš zaudēja aptuveni vairāk kā 30 sekundes tajā brīdī, kad viņam nomainīja mehāniķi šo ratu, un viņš no lielas atpalicības no 6. vietas fantastiskā, dramatiskā, bezkaunīgā finišā izcīnīja olimpisko zeltu 2. olimpiskās spēles pēc kārtas. Viens no tādiem emocionālākajiem brīžiem, apspēlējot francūžu kalnu riteņbraucēju. Tas man šovakar viss. Esam beidzot uz pozitīvām emocijām. Es ceru, ka tas viss arī turpināsies tālāk, un uz priekšu Latvija Parīzes olimpiskās spēles tikai uzņem savus apgriezienus, un tik daudz vēl mūsu cerības nākošajās dienās izies uz starta. Un galvenais, atceramies tagad katru dienu mūsu 3-pret-3 basketbola izlasi, kam liela uzmanība visā Latvijā arī izies laukumā un cīnīsies par maksimāli labāko rezultātu. Ar jums kopā bija Krišjāns Kļaviņš. Aiziet Latvija!